Manifestācija. Šodien nedaudz pacēlās temats par manifestāciju un pateikšu savu domu par to, kas ir manifestācija. Ja? Ļoti bieži novazāts termins, taču, manuprāt, manifestācija ir ļoti vienkārša lieta. Respektīvi, tātad manifestācija ir vienādības zīme, mērķu uzlikšana un iešana pakaļ mērķiem. Tu uzliec savu mērķi, ko tu gribi, un tu nevis domā, es pamēģināšu, vai man sanāks, bet man ir mērķis, un es eju uz viņu, un es atradīšu veidu, kā to panākt, vai arī es tur nonākšu. Es nezinu, kā es tur nonākšu, bet es tur nonākšu. Ja? Nav variantu, ka es tos nesniegšu. Viss, tu uzliec savu mērķi, uzliec klapu uz acīm, un tu ej pretī mērķim. Un tad tev neizbēgams dzīve piespēlēs situācijas, cilvēkus, kontaktus, idejas un visu pārējo, kas tev ir nepieciešams, lai tu sasniegtu savu mērķi. Tieši tik vienkārši tādā manifestācija. Tā ir vienkārši elementāra mērķu uzlikšana un iešana, konkrētu rīcību darīšana, veikšana, lai tu sasniegtu savu mērķi. Un tad tev tiks piespēlētas izdevības un idejas un vispārējais, lai tu viņu sasniegtu. Manuprāt, tas rāda tieši tik vienkārši.